14. janvārī ar jaunu mājvietu Agenskalnā Māra Ločmeļa fotostudijā norisinājās jau 6. šīs sezonas tabula rasa pasākums, ko organizēja Kaspars Rolšteins. Uz fotostudijas baltā fona tika izrādīts 8 mm amatieru filmas, kuras apkopojas režisors Jānis Putniņš, bet īpašu muzikālu skanējumu bija sagatavojuši 3 Latvijas un arī 1 Igaunijas eksperimentālās scēnas mūziķis. Pasākuma organizators atbild, tas ir troksnis vai mūzika? Diezgan pilns spektrs, ja? Jo ir cilvēki, kas mums salīdzinoši korekti spēlē, teiksim, improvizē čelu, piemēram, akustiski instrumenti. Ir cilvēki, kuru pamata darbošanās ir trokšņu mūzikas virzienā, tad ir arī kaut kas radikāls. Ja? Bet tas, manuprāt, kas to visu apvieno, un kāpēc tas var būt interesanti jebkuram, ka nenoliedzami visi viņi ir ļoti kvalitatīvi, augsta līmeņa mākslinieki, un tad jau tā forma, manuprāt, vairs nav tik svarīga, jo kvalitatīvu mūziku var klausīties da jebkādu, manuprāt, ja, sākot ar akadēmisko, beidzot, ar norvēģu black metalu vai ko, jo, ja tas ir māksliniecisks fakts, ja, manuprāt, tas strādā. Tā improvizācijas puse, kas šeit ir svarīgākā, tur tomēr nedaudz vieglāk, ja. Uzdevums ir paņemt pavisam mazu, setup mūzikas, teiksim, dažus instrumentus vai pat vienu, un ar to tad mēģināt improvizēt kopā ar attēlu, ko tu redzi pirmo reizi, teiksim, to amatieru filmu. Un līdz ar to tas improvizācijas aspekts ir tas svarīgākais, un tur, principā, tā gatavošanās nav tik milzīgi liels produkcijas, kā tas būtu uz jebkuru koncertu. Līdz ar to ir izdarīt vieglāk, ērtāk, un arī interesantāk no otras puses arī publikai, jo viņi redz to virtuvi, kā top kaut kādu mūziku. Nevis, teiksim, kad jau viss ir galīgi, ja, skaidrs un nospied pogu un viss notiek. Ja. Šeit tāpēc tā tabula rasa, kas nozīmē balta lapa tulkojumā. Ja. Tad faktiski visi nāk un no baltas lapas kaut ko taisa. Pasākumu atklāja Kalle Tikas no Igaunijas ar tumši rezonējošām ģitāras skaņu cilpām. I brought back this experimental stuff a bit and play with a cassette and cassette loops and also guitar. I can recall it from the past. I've been doing it a lot, like 15 years ago. So it's not a strange new world, but yeah, it's interesting. Ar ģitāras un elektronikas savienojumu turpināja arī Oskars un Roberts. Par īpašu priekšnesumu bija parūpējies komponists Platons Buravickis, kur līdzās 8 mm projicētajai filmai performēja arī Ieva Dzintere. Es darbojos akadēmiskā mūzikā, sākas bērnībā ar klavierēm, tad es sapratu, ka es gribu komponēt. Tad pēc, kad droši vien es sāku mācīties akadēmiskas tradīcijas, tas arī aizgāja turpināties. Mani uzaicināja draugs Kaspars Rolšteins. Spēlēšu es smagus infraviļņus, vibrēšu. Astoņu milimetru amatieru filmas atradis un projicējis režisors Jānis Putniņš. Nav tā, ka šos darbus var uzstīt par tādām pabeigtām filmām ar retiem izņēmumiem. Tās ir drīzāk tās ir tādas ceļojuma piezīmes vai kaut kas mementos, ja, tādi, kas ir saglabāti, lai piefiksētu kaut kādu svarīgu notikumu, ceļojumu vai kaut kādu procesu. Ja. Tā kā diezgan bieži filmas ir, kas dokumentē, piemēram, mājas celšanu. Un tās baigi interesanti, jo tu redzēt no tukša klāja lauka, tad tur parasti pamazām parādās kaut kas, un beigās mēs nokrustamies mājai, piemēram. Ja. Bet skaidrs, ka tiklīdz mūziķis iesaistās šajā procesā, tad tas viss iegūst tādu pārlaicīgu kvalitāti. Skaidrs, ka tas vairs nav vienkārši kaut kāds piefiksēts notikums, bet viņš iegūst tādu ļoti izteikti tādu eksistenciālu piesitienu. Man jau ļoti patīk tās filmas tieši tā iemesla dēļ, ka tās nav
inscenētas nekādā veidā. Ja tas ir mēģinājums un tiešā veidā, bieži vien arī īsti nesaprotot, ko darīt bez tādām profesionālām iemaņām, piefiksēt to visu. Ja tur ir krietni vairāk sirsnības nekā tā saucamajā profesionālajā kino. Pasākumu noslēdz Latvijas elektroniskās mūzikas smagsvars Kodeks, kurš klausītājus pārsteidz ar niansētu skanējumu, ar acīm izsekojot teju katram filmas kadram un radot tās skanējumu. Emīls Desjatņikovs speciāli Dairai Āboliņai.